Attālums ir ļoti liels. Sunim ļoti grūti koncentrēties šādā vietā. Par laimi šajā vingrinājumā tiešām ir atļauts arī žests, kas papildus piesaista suņa uzmanību un palīdz viņam trāpīt uz to pozīciju, ko no viņa prasa. Nākamais vingrinājums - aportu pienešana no konkrētā virziena. Būs jānes kreisais aports, tas, kas tiek nolikts pirmais. Pa priekš nonākot pie konusa un sagaidot atļauju skriet pēc šī aporta. Suns pienesot aportu, drīkst nosēsties arī frontāli pretī. Šeit neviens no sportistiem to neizmantoja. To kādreiz izmanto sportisti, kas paralēli nodarbojas ar IPO, jo tur šī frontālā apsēšanās ir obligāta. Arī tādā gadījumā atzīmi samazināt nedrīkst, ja suņa pozīcija ir korekta. Z-burts ar apstājām konkrētā vietā. Visas pagriezienus, visas virziena maiņas tiek veiktas tikai pēc stjuarta norādījuma. Stjuarta uzdevums sacensībās ir izvadīt katru sportistu pēc vienas skēmas, pēc vienas uzbūves katru vingrinājumu. Arī tas ir grūts darbs, jo suņi ir dažādi, ātrumi ir dažādi, bet sportistiem ir jāatrodas maksimāli vienādos apstākļos visiem. Un, protams, blakus pozīcija, kur tiek vērtēta bez pārtraukuma. Nākamais vingrinājums kvadrāts. Sunim ir ļoti grūti tas, ka saimnieks it kā nāk pie viņa, bet pēdējā brīdī pagriežās projām un nedrīkst celties augšā un skriet. Ir jāsagaida, kad tiks dota komanda. Un sunim ir jābūt ļoti uzmanīgam, lai neparaistu garām šo šurpu komandu un nepaliktu gulēt kvadrātā. Tāpat tās, protams, nedrīkst skriet arī šurp bez atļaujas. Es jau paraugu demonstrējumos ar pucēniem runāju par šo jautājumu, ka ir ļoti svarīgi dot sunim atbrīvojošo komandu tad, kad vingrinājumi beidzas. Lai suns pierastu, ka pēc pašiniciatīvas neko nedrīkst pārtraukt. Ja guļ, tad guļ, ja sēž, tad sēž, kamēr atļaus celties augšā vai iet projām. Ja suns pierod pie tā, ka pēc katrām prasībām seko atbrīvojoša komanda, viņš pats vairs necenšas pieņemt lēmumus un pats neceļas augšā un nekur neiet. Viņš zina, ka ir jāsagaida šī atbrīvojošā komanda. Bet tas ir jāmāca no paša sākuma, no pavisam maza pucēna vecuma. Un tāda lieta ļoti nodara arī sadzīvē, lai nav tā, ka jūs suni kaut kur atstājat, bet viņam pēc 10 minūtēm liekas, ka nu jau vairs šis uzdevums nav spēkā un var celties augšā un darīt sev interesējošas lietas. Nē, ja kāda komanda ir dota, tad komandas izpildīšana
notiek līdz brīdim, kamēr saimnieks dod šo komandu brīvi vai staigā, vai kādam kuru vārda nav nozīmes. Pie tam atkal ir svarīgi šo komandu vienmēr būt priecīgi, lai suns būtu priecīgs tajā brīdī, ka jūs redzat, ka jūs priecājaties par to, ka suns kaut ko ir paveicis. Un arī šāda blakus iešana ir ļoti noderīga sadzīvē, lai varētu sunu kontrolēt, ja ir kaut kādi pasākumi, vai kaut kāda burzma, vai ir, piemēram, sabiedriskais transports, vai vienalga kas, vai pie veterinārā ārsta. Jūs varat savam sunim dot komandu, un viņš šo komandu izpildīs. Un jebkura komanda suni vienkārši disciplinē, viņš iemācās pēc iespējas vairāk komandas, tad viņš ir regulējamāks. Varbūt, ka jums ikdienā nevajadzēs, lai viņš jums iet ļoti korekti pie tās kreisās kājas, bet, lai viņš ir to patās, jūs varat izdomāt otru sadzīves komandu. Mums visiem sportistiem ir noteikti otrā komanda, kas nozīmē atrašanos turpat pie kreisās kājas, bet ne tik pareizi un ne tik korekti, kā tas ir sporta sacensībās vai treniņā, tajā brīdī, kad suns nodarbojas ar sportu. Там висит все. Un varbūt ikdienā tāda gēma mājas jums arī nenoderēs, bet jebkura suņa mācīšana sunim koncentrēties uz saimnieku ir ļoti noderīga arī visās citās lietās. Pēc tam suns vienkārši iemācās sekot tam, ko no viņa prasa. Viņš iemācās koncentrēties un sadzirdēt šīs komandas, saprast, kā ir jākustās, ko no viņa sagaida. Tas, protams, ir visas apmācības pamatā, lai suns un saimnieks varētu vispār saprasties. Lai nav tā, ka mēs runājam katrs savā valodā un pēc tam viens uz otru dusmojamies, vai suns neklausa, vai sunim liekas, ka tas saimnieks no manis grib, es neko nesaprotu. Izvēle. Šeit, protams, arī šis vingrinājums ir grūtāks, tāpēc, ka ļoti daudz dažādas smaržas ir gaisā. Sunim ir vienkārši grūtāk koncentrēties vispār uz to, kas viņam ir jādara. Līdz ar to arī tāda priekšmetu atrašana ir grūta. Un šeit jūs redzat to, ka suns griežas kopā ar saimnieku, tas ir atļauts. Sunim nav obligāti jāredz, kur tiek izlikti pociņi. Līdz ar to ir iespējams arī šādu paņēmienu izpildīšanu, kad saimnieks pagriežas prom kopā ar suni, nevis atstāja suni, sēžam kā sākumā. Un suņa uzdevums ir smuki apsēsties blakus un gaidīt, kamēr saimnieks no viņa pociņu paņems. Un barjera ar metālu akortu. Attālums no barjeras ir apmēram 3 metri. Lai sunim būtu kur ieskrieties, bet lai suns arī nebūtu tik tālu, ka to barjeru vairs jau nemaz nepamanā. Не подступиться. Un suņa uzdevums ir abos virzienos pārvarēt barjeru, gan bez akorta, gan ar akortu mutē. Iesaukšana. Attālums ir ļoti liels piesaukšanā, 30-35 metri. Tas, protams, arī šajos konkrētajos apstākļos ļoti apgrūtina dzirdamību. Sunim ir jābūt ļoti koncentrētam, un saimniekam ir jābūt komandu tā, lai tas izklausītos priecīgi, lai tomēr būtu gan skaļi, lai tas neizklausītos pēc uzbriecīgi.
Berijs savu uzstāšanos ir beidzis. Šis ir ļoti temperamentīgs suns, tāpēc saimnieks mēģina saglabāt mieru visi starta garumā, lai suns pārmēru neuztraukotos